Labdien! Mani sauc Tīna Rieksta. Es mācos Smiltenes vidusskolas 9. klasē. Labdien! Sveiki! Lūdzu, iepazīstieties sevi. Es esmu Mikus Dubickis, Nacionālās apvienības Smiltenes novada pašvaldību vēlēšanas mēra amata kandidāts. Prieks iepazīties. Prieks iepazīties. Vai jūs varat kaut ko vairāk pastāstīt par sevi, par savām nodarbēm vai par kaut ko tādu? Esmu zinātnes doktors ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Esmu pētījis gan vadības, gan inovācijas jautājumus, un tā pieredze arī ir saistīta ar dažādiem vadības amatiem augstākās izglītības institūcijās, un kas varbūt jauniešiem tāds interesantāks. Skolas laikā es nebiju ļoti aktīvs, bet, es domāju, vidusskolu. Bet pēc tam aizbraucot uz Rīgu, šobrīd vairāk nav tās koledžas, bet tajā brīdī Rīgas uzņēmējdarbības koledžas biju studentu pašpārvaldes vadītājs. Bija 2008.–2009. gads, kurš to vairs atcerās vai ne, bet tad bija krīzes laiks, un tas krīzes laiks manā gadījumā bija iespēja laiks, jo es sāku iesaistīties studentu organizācijās. Man ievēlēja Latvijas Studentu apvienības valdē, pēc tam es biju Latvijas Studentu apvienības prezidents, un guvu pieredzi vērtējot studiju programmas augstskolas Latvijā, ārvalstīs. Esmu darbojies studiju akreditācijas komisijā, tikko beidzu vadīt atulācijas komisiju, un man patīk izbaudīt laiku ārā, ar riteni, supojot, un man mīļākā vieta noteikti šeit ir, kur? Niedrāja ezers. Protams. Es esmu jauniešu domas pārstāve, un vai jūs vispār zināt, ar ko nodarbojas Smiltenes novada jauniešu doma? Smiltenes novada jauniešu doma noteikti rūpējās par jauniešu interesēm. Tā tam vajadzētu būt, bet paldies par šo atcīgo jautājumu. Bet tas, ko es gribētu pateikt, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tā aktivitāte notiek, un pagājušajā gadā atsākot šo jauniešu domas darbību, es domāju, tas ir tāds būtisks atspēriena punkts, lai šeit, arī tieši jauniešu auditorijā veicinātu pilsonisko aktivitāti, jo mēs tikko arī filmējām video, kur aicinām vienkārši kaut vai nākt vēlēt, jo tā vēlētāju aktivitāte ir zema, ap 35%. Šobrīd aptauja rezultāti rāda, ka 35% noteikti nākšot, un vēl 38% drīzāk nāks, bet tā iepriekšējo periodu statistika rāda, ka varbūt 35 plus 5 varbūt 40, tas jau būs vairāk nekā iepriekš, un mēs tiešām ceram, ka vēlētāji nāks, jo katra balss var izšķirt gan visa saraksta, gan arī kāda konkrēta kandidāta iekļūšana vai neiekļūšana domē. Jā, es domāju, ka ir rīta. Un vai jūs domājat piesaistīt jauniešu lēmumu pieņemšanā, kas saistīts ar viņu interesējošajām tēmām vai ar kaut ko tam līdzīgu? Obligāti. Un es teiktu, ka ne tikai ar to, kas ir jums šķietami interesējošās tēmas, bet visas tēmas, kas uz jums attiecās. Dažādos veidos. Es domāju, ka uzsvars varētu būt uz neformālām diskusijām, ideju ģenerēšanas aktivitātēm. Noteikti arī, es domāju, ka jaunieši iesaistāmi komiteju darbībā. Tā kā tas varētu būt varbūt jums pat vēl izaicinošāk šī iesaiste nekā jums pašiem liekas. Jo ar jauniešiem dažreiz ir tā studentu pašpārvaldēs, tā ir pavisam aktuāla problēma. Studenti saka, mēs gribam kaut ko, prasa vadībai finansējumu un tā, un tad, kad kaut kas ir izcīnīts, tad, kur tie aktīvisti, kur tie studenti pazūd, ja, tā kā, bet obligāti. Jā, runājot par jauniešu iesaisti, jau 2. gadu ir Smiltenes novada pašvaldība izsludinājusi jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Un kādu jūs redzat šo pievienoto vērtību jauniešu iesaistē šādos projektos? Jaunieši vislabāk zina, kas jums ir vajadzīgs. Mēs tikko tikāmies Bilskāra pagasta pārvaldes vadītāju, un runa bija par šo jauniešu atpūtas vietām, un tātad tika attīstīts tā atpūtas vieta, kur jaunieši jau bija izrādījuši iniciatīvu, paši veidojuši ar pašdarbības procesu. Un es domāju, ka tas ir brīnišķīgs veids, tātad nevis kādam ofisā sēdēt un kaut ko izprojektēt, un varbūt tas strādās, varbūt ne, bet izmantot šo Japāņu dizaina domāšanas pieeju, tur, kur ir šī reālā vajadzība, tur arī īstenot kādu noteiktu aktivitāti.
Jā, nevienam arī nav noslēpums, ka jaunieši mūsdienās mēdz pamest smiltenes nodu, mācoties vai kaut ko tādu. Un kā jūs plānojat veicināt jauniešu palikšanu tieši smiltenes nodā, nevis dodoties prom? Jā, es domāju, ka es esmu spilgts piemērs tam, ka esmu aizdevies projām. Un es domāju, ka tas uzsvers varētu arī būt uz atgriešanos, nevis uz palikšanu, jo šeit nav arī nevienas augstskolas filiāls vairāk, un tādas arī nebūs. Mazās pilsētās Smiltene ir maza, bet ļoti forša pilsēta. Tikko es dzirdēju panorāmā, kā esot Valmieras guļam rajons, ar tādu sliktu pieskaņu. Man liekas, ka tā vispār nav. Ja Smiltene ir guļam rajons, tad tādā ziņā kā Mārupe Rīgai. Un, ko es gribu teikt, tātad uzsvars uz atgriešanos, nevis uz palikšanu. Tas nozīmē, ka ir iegūta pieredze, izglītība un braucam atpakaļ un veidojam novadu labāk. Es varētu būt piemērs ievēlēšanas gadījumā tieši šādi, ka tas arī izpildītos. Jā, kā jūs plānojat attīstīt neformālās izglītības iespēju paplašināšanu jauniešiem, lai arī viņiem būtu vieta, kur atgriezties un ko darīt? Tā ir viena no mūsu prioritātēm - neformālā izglītība, lai arī man ir koledžas izglītība, bakalaura izglītība, meģis grāds un arī zinātnes doktora grāds, kas nozīmē, ka es esmu zinātnieks, pētnieks. Bet tieši neformālā izglītība caur jauniešu organizācijām es teiktu, ka ir tā, kas ir mani kā personību galvenokārt veidojuši. Tie ir bijuši semināri, kam grupas students Latvijas studentu apvienības organizēts, līderu fórums, un es pat visus nosaukt nevaru. Un tā ir visa neformālā izglītība, un tieši tā ir devusi šo te sociālo kompetenci, komunikācijas prasmes, komandas veidošanu, komandas vadību, motivāciju, līderību. Paldies jums par sarunu, tad ceram uz drīz tikšanos. Paldies, vislabāk!